Es tikai aicināšu mūsu tiešraides vērotājus neķerties uzreiz un neizmēģināt visas iespējas, ko piedāvā portāls Latvija LV. Tam noteikti laiks atliks, jo šobrīd mums vēl gaida daudz interesants un noderīgas informācijas. Piemēram, par elektroniskajām ID kartēm. Es domāju, ka par šādu personas apliecinošu dokumentu un par to, ka tas drīz tiks ieviesis, dzirdējuši daudzi. Taču līdz galam ir palikuši neatbildēti jautājumi ceļš tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo laukos, kā tas notiks, cik tas maksās, kuras viņas varēšu izmantot, vai vispār man tāds dokuments ir vajadzīgs. Un tādēļ par to šodien sīkāk mēs aicināsim pastāstīt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu apliecinošo dokumentu departamenta direktoru Ingu Streigotu. Labdien! Tāda prezentācijas nosaukums personu apliecinošs dokuments informācijas sabiedrībai. Par informācijas sabiedrību pateikšu tātad priekšā informācijas sabiedrības labākais piemērs esat tiešām jūs, kas pašreiz skatāties šo te konferenci tiešsaistē, bet tātad par to, kas ir personu apliecinošs dokuments un par jaunumiem šajā te jomā jūs tūlīt arī uzzināsiet sīkāk. Kas ir personu apliecinošs dokuments? Valsts likumdevējs ir noteicis, ka personu apliecinošs dokuments tātad ir ar likumu pilnvarots valsts iestādes izsniegs dokuments, kas apliecina tā turētā identitāti un tiesisko statusu. Mēs arī zinām, ka sasniedzot noteiktu vecumu, tātad tie 15 gadi, mums obligāti jādodās uz Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes nodaļu un jāsaņem personu apliecinošs dokuments. Kāpēc tas mums ir vajadzīgs? Ikdienas situācijas daudz un dažādas, lai saņemtu pakalpojumu valsts vai pašvaldības iestādēs, arī privātās iestādēs, bankās, galu galā, lai ceļotu, lai izmantotu savas vēlēšana tiesības un tam līdzīgi. Kas piemina personu apliecinošs dokuments, jums noteikti nāk pirmais prātā pase. Jā, tiešām. Varbūt kādam vēl ienāk prātā vadītāja apliecība. Vadītāja apliecība šajā gadījumā, ja mēs skatāmies no likuma viedokļa, nav personu apliecinošs dokuments. Bet tātad, ja mēs paskatāmies tā plašāk, un padomājam par to, kas tas ir apliecināt savu identitāti un kā tas ir, ka tas man jādara saņemot pakalpojumu. Kolēģi minēja tātad daudz dažādus piemērus, ka tagad pakalpojumi ir pieejami vairs ne tikai klātienē, bet arī elektroniskajā vidē. Sāksim no pašiem tādiem pamatiem, kas ir jau iemantojuši lielu popularitāti, tātad internetbankas. Mums arī prieks, ka Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumi ir iekļuvuši topā, tātad gan saistīti arī pamatā ar dzīvesvietas deklarēšanu un datiem no iedzīvotāja reģistra. Tātad ir daudz dažādu veidi, kā komersanti un valsts iestādes savus klientus cenšas apkalpot un sasniegt arī internetu vidē. Kā mēs internetu vidē apliecinam savu identitāti? Pats parastākais veids šķiet ir ievadot savu lietotāju vārdu un paroli. Ja mēs saskaramies ar internetbankām, tad drošības līmenis jau ir augstāks. Mēs lietojam kodu kartes, kodu kalkulatorus kombinācijā ar šo te lietotāju vārdu paroli. Mums pat ir iespējas savu identitāti elektroniskajā vidē apliecināt ar mobilā telefona palīdzību. Mums ir mobilais ID. Savu darbu vietā bieži vien mēs lietojam speciālas vietkartes, tādu, ko mums izsniedzis ir darba devējs, lai mēs drošā veidā piekļūtu informācijas sistēmām, ar kurām mums jāstrādā un tādā veidā apliecināt savu identitāti. Tātad daudz dažādu veidi, kā apliecināt savu identitāti, bet ja mēs tā padomājam pašos pamatos, tad personu apliecinošs dokuments ir paredzēts tiešām, lai apliecinātu savu identitāti. Tātad jautājums, kāpēc mēs nevaram apliecināt savu identitāti personu apliecinošu dokumentu arī elektroniskā vidē? Šķiet ļoti normāls jautājums. Kāpēc mēs nevaram? Mēs tiešām, es domāju, ka varam, un tā ir mūsu nākotne, un tāpēc man ir prieks jūs šodien informēt par jaunu iespēju šajā sakarā, par jaunu personu apliecinošu dokumentu, kas saucās personas apliecība, jeb EID, tautā arī saukta tātad par elektronisko identifikācijas karti, ID karti un tam līdzīgi. Tātad jauns personu apliecinošs dokuments.
Kur šo te jauno personu apliecinošo dokumentu mēs varam izmantot? Tātad šeit ir jāmin 4 galvenās funkcijas. Tad, pirmā ir iespēja izmantojot šo te dokumentu apliecināt savu identitāti klātienē. Tātad tas, ko mēs līdz šim esam pieraduši darīt ar pasi, atsevišķās situācijās ar vadītāju apliecību, tātad mēs saņemam pakalpojumu, mums lūdzu uzrādīt pakalpojuma sniedzējs dokumentu, ar ko apliecināt savu identitāti. Tālāk, mēs ceļojam, mēs esam kļuvuši ne tikai tātad mobīla elektroniskā vidē, mēs arī pārvietojamies aktīvi, teiksim, par Eiropu. Eiropa vairs nav mums ārzemes būtībā tāds ikdienas ceļojums uz kādu no kaimiņzemēm ir pietiekami ierasta parādība. Un tātad arī šī personas apliecība BID sniedz iespēju ar šo dokumentu pārvietoties Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas un Šveices konfederācijas teritorijā. Tālāk ķeramies, vērsim pie ragiem tātad par šīm te tiešām jaunajām personu apliecinošu dokumentu funkcijām. Tātad pirmā funkcija, pati galvenā iespēja apliecināt savu identitāti elektroniskā vidē. Kolēģi tātad minēja par portālu Latvija LV, kad mums ir pieejami daudz dažādi veidi, kā mēs varam apliecināt savu identitāti, jeb autentificēties. Tātad šī elektroniskā identifikācijas karte arī kļūs par vienu no veidiem, kādā veidā mēs varam apliecināt savu identitāti. Pēdējais, bet nemazāk svarīgais, tātad ieguvums, iespēja ar šo te dokumentu parakstīt elektronisku dokumentu, tātad lietot elektronisko parakstu. Komplektā ar šo te dokumentu mēs arī saņemam iespēju lietot 120 laika zīmogus bez papildus maksas. Kāds viss strādā, tātad kas mums ir nepieciešams, lai saņemtu šo te pakalpojumu, lai šo te pakalpojumu pilnvērtīgi izmantot. Tad mums ir nepieciešama pati karte. Pirmkārt, tad jāpiesakās kartē, jāsaņem karte. Kopā ar karti mēs saņemsim arī PIN aploksni. PIN aploksni nav nekas tāds mums līdz šim nezināms. Saņemam bankas karti, mēs saņemam kopā ar to PIN aploksni, saņemam mobilā telefona SIM karti arī, mēs saņemam PIN aploksni ar speciālajiem PIN kodiem, ar kuriem apliecināt savu tātad ar kuriem autentificēties, apliecināt savu identitāti. Tātad arī saņemot personas apliecību, BID, jūs saņemsiet kopā ar šo te dokumentu PIN aploksni. Kas ir svarīgi, tātad šajā te dokumentā kontaktu mikroshēmā ir iekļauti certifikāti, kurus ir izsniedzis drošs, uzticams certifikācijas pakalpojums sniedzējs. Šajā gadījumā noformējot pieteikumu, jums ir svarīgi atzīmēt, ka jūs vēlaties aktivizēt certifikātus. Tātad tikai ar aktīviem certifikātiem jums ir piekļuva pie šīm te divām papildus funkcijām, autentifikācija un elektroniskais paraksts. Tālāk, lai savienotu jūsu datoru, tātad jūsu darba rīku un draugu ar šo te jauno dokumentu, ir nepieciešams divas tādas pamatlietas. Pirmkārt, vietkartes lasītājs, tātad ierīce, kurā ievietot šo te karti, kas palīdz nolasīt datus no kontaktu mikroshēmas, un speciāla tātad starpprogrammatūra, mēs viņus arī varam dēvēt par driveriem, tātad, kas arī nodrošina šo te savstarpējo savietojamību jūsu datoram, jūsu datora operētāju sistēmai un šajā te kartē. Kad mēs esam sagatavojuši datoru darbam, tālākais jau ir ļoti vienkārši. Tātad mēs redzam ikoniņu, kurā vietā mēs vēlamies autentificēties. Šajā te gadījumā mēs ievedam pirmo PIN kodu, jeb PIN 1, tātad tas ir PIN kods, kas ir speciāli paredzēts priekš autentifikācijas, jeb identitātes apliecināšanas. Savukārt, ja mēs vēlamies elektroniski parakstīt dokumentus, mums programmatūra pēc tam, ka mēs būsim izvēlējušies dokumentu, kuru parakstīt, nospieduši parakstīt, tātad piedāvās ievadīt PIN 2. Tātad PIN 2 ir pielīdzināms mūsu parakstam, tātad tam, ko mēs lietojam kaut vai ikdienā, parakstot papīra dokumentus. Tātad ļoti vienkārši. Tātad priekš autentifikācijas, lai apliecinātu savu identitāti, kas ir tāpat kā uzrādīt dokumentu klātienē. Šajā gadījumā mēs lietojam PIN 1. Ja mēs vēlamies kaut ko parakstīt, tā jau ir nedaudz cita darbība, mēs lietojam PIN 2. Ja esmu jūs ieinteresējis, tad droši vien nākamais jautājums, kur es pie šī foršā dokumenta varu tikt, tātad no
pirmkārt, pakalpojums pieejams no 2. aprīļa, tātad jau pavisam drīz no nākamās pirmdienas. Jūs varat pieteikties jebkurā pilsonības migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā. Mums pavisam par Latviju ir 30 nodaļas un 2 vēl klientu apkalpošanas punkti, Rīgā 4. Ja jūs atrodaties pastāvīgi dzīvojat ārzemēs, tad iespējams pieteikties šī dokumenta saņemšanai ir arī visās lielākajā daļā vēstniecību un Latvijas pārstāvniecību ārvalstīs. Tātad, ja runājam par Latviju, šī kontakta informācija ar visām mūsu PMLP nodaļu, teritoriālo nodaļu adresēm pieejama mūsu lapā zem sadaļas kontakti. Arī svarīgs jautājums, cik tas mums viss maksās. Arī prieks teikt, ka šo te jauno dokumentu mēs esam padarījuši finansiāli pieejamu un pievilcīgi. Tāda standarta nodeva, kas ir jāmaksā par šī dokumenta saņemšanu, ir tikai 10 lati. Savukārt, ja jūs esat līdz 20 gadu vecumam, jūs esat pensionārs vai invalīds, tad šī valsts nodeva jau ir tikai 5 lati. Būtībā tas ir pats galvenais par šo dokumentu. Gaidīsim jūs mūsu nodaļās, un, protams, papildus informāciju varat saņemt elektroniski mūsu mājaslapā un arī rakstot uz e-pastiņu eid@pmlp.gov.lv. Paldies! Paldies, bet mūsu skatītājs ir pajautājis vienu tādu lietu. Jūs minējāt, ka ar šo ID karti varēs izmantot, lai parakstītu dokumentus. Vai tas ir papildus maksas pakalpojums, vai tas ir iekļauts kaut kā šajā maksā? Tātad vienīgais, kas ir limitēts, tātad ir šis te laika zīmogu skaits. Tātad ir 120 laika zīmogi, iekļauti bez papildus maksas šajos pat 10 latos vai 5 latos, tātad pazeminātajā nodevā. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad mums ir ar likumu noteikts, ka mums jālieto laika zīmogs, un šādus dokumentus mēs varam parakstīt 120. Tātad, tur iekļaut iekšā 120. Ja mēs lietojam šo dokumentu aktīvāk, tad 120 mums ir pa maz, mēs pēc tam varēsim papildināt šo te savu laika zīmogu kontiņu, iegādāties papildus laika zīmogus jau par tādu cenu, kā to piedāvās certifikācijas pakalpojums sniedzējs. Bet, protams, tā nebūs astronomiska summa, tā tie būs droši vien daži santīmi. Labi, paldies, un lai veicās, un lai daudz šīs te jaunā dokumenta lietotāji. Paldies.